senāk bērnus bija pieņemami audzināt citādāk nekā mūsdienās, bet te pašā laikā es nedomāju, ka tā aizsūtīšana uz laukiem vienmēr bija no bērnu izpratnes kā sots. Labi, man bērnībā nebija iespēja tur tikt izsūtītam uz laukiem, bet ir gana daudz bērnu, kam tas ir skaisti piedzīvojumi atmiņas un tā tālāk. Un kāpēc es saku, ka tā nav pusauģa grāmata? Man liekas, ka tā pret pusauģiem nedrīkst. Es domāju, gan runājot par tēliem, gan runājot par grāmatas autoru pieeju. Gulbis par grāmatu. Gulbis stāsta par 9-gadīgu meiteni, kas par zādzību tiek nosūtīta labošanas darbos uz Islandes laukiem, kas tolaik bijis izplatīts soda veids. Saviļņojoši un smalki romāns atklāja bērna pieaugšanu, sevis apzināšanos un paša spēkiem apgūto sarežģīto cilvēku savstarpējo attiecību izpratni. Romāns tulkots un izdots daudzās citās valodās, pēc tā motīviem uzņemta arī filma. Gudbergs Bergsons tiek uzskatīts par pirmo islandiešu modernistu literatūrā. Saņēmis vairākas literārās prēmijas, tiek uzskatīts par vienu no 20. gadsimta islandiešu klasiķiem. Mīļie lasītāji, mīļie skatītāji, mīļie klausītāji, prieks jūs atkal šodien šeit just Aminori podkāstā. Mani sauc Kristīna Spure un mēs turpinām runāt par literatūru. Mēs turpinām runāt par Gulbi no Gudberga Bergsona, ko no islandiešu valodas tulkojas Dens Dimiņš. Un šajā grāmatā ir skaidrs, ka literatūra miedarbojas ar dabu un kaut kādā veidā arī mans šīs dienas viesis ir panācis, ka literatūra miedarbojas ar dabu, jo šodien man ciemos ir Viesturs Ķers. Sveiks, Viestur! Viestur, tu esi gan rakstnieks, gan ornitologs un Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs, daudz dažādu pienākumu. Es pieļauju, ka šie ir tikai daži no tiem, ko tu dzīvē dari. Tā kā es priecājos, ka tu paspēji laiku arī iepazīties ar Gulbi. Lasot, kura varbūt no lomām tavā dzīvē dominēja, iepazīstoties ar šo tekstu? Vai tas bija rakstnieks, ornitologs vai tētis? Jā, redzi, tā kā jūs man iedevāt to grāmatu palasīt kā pusauģu grāmatu, tad neizbēgami dominējošā bija tētis. Tāpēc, ka man ir pavisam 4 bērni, 3 no tiem meitas un 2 ir 13 un 15 gadi, respektīvi, kas varētu būt teorētiski šīs grāmatas auditorija. Un jaunākā meita ir 8 gadi, kas tātad tūlīt jau nākamgad būs tādā vecumā, kā šīs grāmatas galvenā varone. Tāpēc tieši no šādas perspektīvas es šo grāmatu lasīju. Un arī tāpēc, ka es mazliet taustos tagad meklēju, kas ir tās grāmatas, ko manas vecākās meitas, kas ir šajā pusauģu vecumā, varētu gribēt lasīt. Jā, kas tad ir tie galvenie pieturpunkti, ko tu pamanīji lasot? Kas tev palika prātā? Kaut kādi pirmie iespaidi un varbūt arī dziļākie iespaidi? Redz, mani iespaidi, tā sanāk, ka jāsāk ar negatīvo. Jo tur bija, protams, labi aspekti tajā grāmatā, bet, diemžēl, mans pirmais iespaids, kas es cerēju, ka viņš pāries līdz grāmatas beigām, bet nepārgāja. Man likās, ka tā nav pusauģu grāmata. Varbūt arī iemesls ir tas, ka es tagad grāmatu lasu 2025. gadā Latvijā, nevis 90. gadu sākumā Islandē, kas var radīt pilnīgi citu skatījumu. Bet, redz, es jau minēju, ka es meklēju savām meitām, kas varētu būt tas, kas viņām interesē. Un viena no manām meitām mēdz būt tāda ļoti tieša, un tas, ko viņa man kādreiz teica, ka viņa neinteresē pusauģu grāmatas, tāpēc, ka pusauģu grāmatas ir depresīvas. Un es gribētu teikt, ka tā vienmēr nav, bet šī tomēr lielā mērā tāda ir. Ja es viņai iedot šo izlasīt, tad viņa teiktu, redzi, es tev teicu, ka pusauģu grāmatas ir depresīvas, tāpēc, ka šeit man liekas, un kāpēc es saku, ka tā nav pusauģu grāmata, man liekas, ka tā pret pusauģiem nedrīkst. Es domāju, gan runājot par tēliem, gan runājot par grāmatas autoru pieeju. Jo tas, ko mēs te redzam, ir meitene, kas ir ļoti lielā mērā pamesta novārtā, par kuru īsti neinteresējas vecāki,
kas ir aizsūtīti uz laukiem, kur arī tie lauku pieaugušie par viņu īsti neinteresējas. Tur viņi piedzīvo seksuālu uzmākšanos, tur viņi piedzīvo tādu garām ejošu vardarbību, kur īsti izskaidrojumi nav vismaz viņas acīs. Viņa fantazē par to, cik jauki būtu pašnāvība vai ja kāds viņai pārgrieztu rīkli. Un nevienā brīdī nav kaut kāda glābšanas riņķa. Līdz ar to es domāju, varbūt ka tā grāmata var kalpot kā brīdinājums pieaugušajiem, bet it īpaši domājot par to, kā mēs attiecamies pret pusaudžiem mūsdienās, manuprāt, ir bezatbildīgi viņiem iedot šo pašnāvība ir skaisti, pieaugušajiem viss vienalga, un nevienā brīdī neiedot kaut kādu risinājumu. Jo es saprotu, ka reālajā dzīvē nav vienmēr tā glābšanas riņķa, un reālajā dzīvē nav tā, ka viss vienmēr ir skaisti, un ir bērni un pusauģi, kam iet ļoti grūti. Un šai meitenei man arī drusku grūti bija sagramot to, ka viņa ir 9 gadus veca, tas pat nav pusaudzis, tas ir bērns. Bet tā pasaule ir šim vecumam neatbilstoša, un tāpēc man liekas, ka arī tā autora attieksme pret savu galveno varoni nav īsti laba. Un interesanti, ka tu pieminēji tieši šo te, ka viņa ir pamesta novērtā un aizsūtīta uz laukiem. Īslandē, starp citu, tas tiešām bija tāds izplatīts paņēmiens, kā audzināt bērnus. Un es saku to, tie, kas klausās un neredz manas pirkstu pēdiņas, es saku to, ka es to lieku pēdiņās. Un kaut kādā veidā man gribas vilkt paralēlus ar to, kā arī Latvijā es pieļauju, kāds ir šādu paņēmienu lietojis, jo nereti vasara ir tas laiks, kad bērnus žud. Vismaz manā 90. gadu laikā arī tā sūtīja. Un kaut kur varbūt tās paralēles ar Latviju arī ieskanās, ka tas bērni mēdz būt atstāti novērtā. Vai tu kaut kādā veidā saredzēji šīs paralēles, vai tev nešķiet, ka tas ir iezīmējis? Protams, ir tas, ka senāk bērnus bija pieņemami audzināt citādāk nekā mūsdienās, bet tā pašā laikā es nedomāju, ka tā aizsūtīšana uz laukiem vienmēr bija no bērna izpratnes kā sots. Labi, man bērnībā nebija iespēja tur tikt izsūtītam uz laukiem, bet ir gana daudz bērnu, kam tas ir skaisti piedzīvojumi atmiņas un tā tālāk, jo sūtīšana uz laukiem jau nenozīmē, ka tev tur obligāti jāsastopas ar vienaldzību un vardarbību. Tie var būt tev vecvecāki, kas ir ļoti sailgojušies pēc tevis un varbūt apčubina tev vairāk nekā vecāki atļaujās. Bet jā, to, ka Islandē tas bija kaut kādā mērā sots šāda izsūtīšana uz laukiem, to es arī lasīju. Un te tas kā sots arī ir pasniegts. Bet tā meitene, manuprāt, iet caur to dzīvi īsti nesaprastama, kas notiek, un nav neviena, kas viņai papūlētos paskaidrot. Ir tikai tie, kas viņas nezināšanu izmanto ļaunprātīgi. Jā, un tas var novest tādā ļoti lielā pašplūsmā, kur tu pēc tam tajā pusauģu vecumā un vēlāk jau kā pieaugušais arī īsti nesaproti, kas ir tās vadlīnijas, kur ir varbūt manas robežas un kur ir manas kaut kādas vērtības. Tieši tā, un es domāju arī ir noteikti kaut kāda mazliet izplūdus, bet tomēr robeža starp pamešanu novārtā un brīvības došanu. Tāpēc, ka to gan es esmu piedzīvojis bērnībā arī bez dzīvošanas vairākus mēnešus laukos, ka tad, kad mums nav mobīlo telefonu, katram vecākam un bērnam, tad tev ir zināma brīvība, kur vecāki tev uzticās, un tu vari aizklīst kaut kur uz mežu putnos un būt atpakaļ uz vakariņām. Tas nav obligāti pamešana novārtā, un tas nav kaut kas slikts, bet šajā grāmatā radās iespējas, ka tiem pieaugušiem lielā mērā ir vienalga. Varbūt, ka tādu iespēju viņi tikai radīja meitenei, bet tāds ir tas stāsts, par ko mēs lasījām. Un man tiešām prieks par to, ka tu šos jautājumus akcentēji. Es domāju, kā mēs arī esam šī podkāsta ietvaros runājuši, ir svarīgi runāt par to, ko mēs vēlamies, ko mēs ceram, ka tas mainīsies. Un, manuprāt, tiešām pie tā ir
ļoti vērtīgi pieturēties. Tā kā paldies par šo. Un es vēl gribētu arī parunāt par to, kas arī ir ļoti svarīgs aspekts grāmatā, kas ir dabas apraksti, daba, cilvēka attiecības ar dabu, kā daba varbūt ietekmē šīs galvenās varonas, pārmaiņas. Kā šo tu redzēji, pats kā dabas pētnieks, vērotājs? Jā, redz, tu sākumā minēji par dabas savīšanos ar literatūru, bet es domāju, ka it īpaši latviešu literatūrā un it īpaši mazliet senāku laiku literatūrā daba jau vienmēr ir klātesoša. Tā literatūra izmanto dabu vismaz kā fonu, ja ne kā notikumu dzinēju. Tāpēc šeit man arī likās, ka tā daba ir organiska sastāvdaļa no darba, brīžiem fons, brīžiem nonākot tādā skaidrā fokusā, kur meitene vēro vaboles, kas tur peld pa ūdeni un irst ar burbulīšiem. Tā kā man šeit vienkārši likās, ka viss ir tā kā jābūt, jo tāda, būtu jocīgi, ja būtu literatūra par laukiem, kur tā daba būtu kaut kur pazudusi. Tāpēc man nelikās, ka šeit būtu īpašs uzsvars uz dabu. Tā daba vienkārši bija dabiska sastāvdaļa, kas jocīgi. Bet tieši par to dabas tēmu tu arī pats esi rakstījis. 19. gadā tu debitēji arī bērnu literatūrā ar grāmatu Meža meitene Maija, kurai starp citu arī skaistas vizualizācijas. Un ne tikai lasītāji, bet arī kritiķi novērtēts šis darbs Laligabus balvu kā labāko darbu bērniem. Tu esi ieguvis un arī Debijas balvu jaunaudz Jāņa Baltvilka balvas ietveros. Iespējams, kaut kādā veidā tu jau man atbildēji iepriekš uz manu nākamo jautājumu, kādēļ tu pats pievērsies bērnu literatūrai. Tev pašam 4 bērni jau šobrīd meklē, ko tad bērni varētu lasīt. Bet varbūt tomēr varbūt ieskicēt, kāpēc tā? Redz, tā pirmā grāmata bija laikā, kad man bija 2 bērni, un tas nebija ar domu, lai maniem bērniem būtu par ko lasīt, jo šī grāmata ir lielā mērā balstīta uz manu meitu pieredzi, un līdz ar to viņām pat lasīt to varētu nebūt sevišķi interesanti. Un vecākā meitene, kas ir Maijas prototips, man liekas, tā arī šo grāmatu nav izlasījusi. Bet iemesls, kāpēc es pievērsos literatūrai, tas mazliet garš stāsts, jo patiesībā man šķiet, ka tāpat kā ar interesi par dabu, tāpat interesi par rakstīšanu ir tāda lieta, kas man vienmēr ir bijusi jau kopš bērnības. Es vienmēr esmu kaut ko rakstījis, un tā kā bērnībā tur bērni skatās, teiksim, uz dziedātājiem, un tad es izaugšu liels un būšu dziedātājs, un tur dziedas spoguļu priekšā. Tā es bērnībā lasīju daudz grāmatu, un tad man likās, ka es pats visu kaut ko varu rakstīt, un man abi vecāki bija latviešu redaktori, un mamma strādāja izdevniecībā, un tad es arī pats rakstīju dzejoļus, kurus ir drausmīgi nepatīkami šobrīd lasīt, un visādus pārspīlētus stāstīņus, kur bija daudz visādas karošanas, kur maivaboles karo ar kaķiem un tam līdzīgi. Galvenais, ka arī tur jau daba. Jā, daba bija arī tur, un patiesībā arī savu pirmo pašu nopelnīto naudu es nopelnīju par rakstīšanu. Un tur arī bija daba. Bija tā avīze Atmoda atpūtai, un tur man palūdza uzrakstīt vai piedāvāja uzrakstīt rakstiņu par putniem manā dārzā. Un tā es tiku pie savas pirmās autoratlīdzības. Un arī sākot strādāt ornitoloģijas biedrībā, sākot strādāt dabas aizsardzībā, visu laiku jau kaut kāda rakstīšana ir te pašā blogā vai visādos žurnālos. Visu laiku kaut kas ir jāraksta. Tikai, redz, ja bērnībā tā karošana bija stāstiņos, tad pieaugot lielam tā karošana pārceļās uz reālo dzīvi. Ja tu strādā dabas aizsardzībā, tad visbiežāk tas, ko tu saki, ir tas to dara nepareizi, tas to dara nepareizi, un visu laiku ir tāda cīnīšanās pret lietām, kas tev šķiet nepareizes. Un pat tad, ja tu tā kā jūties pareizajā pusē, tas nemitīgais negatīvisms tomēr saindē pašu. Un tāpēc mazliet brāļa pastumts es uzrakstīju šo Meža meiteni Maiju, kas bija tāds pilnīgi mierīgs gabals, kur neviens ar nevienu nekaro, kur nav nekādu sāsinātu problēmu, kur ir vienkārši bērns dabā un vēro un iepazīst.
Respektīvi, sākumā tas pat nebija ar domu par grāmatu, tas bija vienkārši paša tādam garīgiem līdzsvaram, lai nebūtu visu laiku negatīvi, lai būtu kaut kas jauks un mierīgs. Un tad es tā slinki arī rakstīju, vērojams dabu sev apkārt, vērojams savus bērnus un visu to likdams uz papīra. Un tas, kas palīdzēja tam kļūt par grāmatu, ir pazīšanās ar Inesu Zanderu, jo Inesa Zandera ir ornitoloģijas biedrības biedre jau sen un ir konsultējusies par putnu jautājumiem, atbalstījusi dažādas mūsu kampaņas. Un tad, kad es biju izgājis šim te gadam cauri un visu uzrakstījis, tad es no savas puses pakonsultējos ar Inesu kā ar literatūras speciālistu, vai tas izskatās pēc grāmatas. Un viņa man par prieku bija priecīga par šo un teica, ka izskatās gan, un tā mēs nonācām pie manas pirmās grāmatas, kas nav sākums rakstīšanai, bet vienkārši pirmais rakstu darbs, kas ir reāli kļūst par grāmatu. Un savā pieredzē, ko tu varbūt ieraudzīji kā sarežģītāko rakstīt bērniem un jauniešiem kā auditorijai? Es nedomāju, ka es rakstu jauniešiem, es domāju, ka es rakstu bērniem. Jaunieši ir ļoti specifiska auditorija ar, manuprāt, ļoti specifiskām vajadzībām, ko es tā īsti līdz galam neesmu atkodis. Kā jau teicu, es vēl meklēju, kas manām meitām būtu lasāms, un man pilnīgi noteikti nav drosmes rakstīt šai ļoti izaicinošai auditorijai. Es neatstāstīšu komentārus, ko par manu rakstīšanu ir teikušas manas meitas. Tas aizkadrām paliks. Bet jā, es aizrunājos, neaizmirsu, kāds bija sākotnējais jautājums. Jā, par to, kas ir varbūt izaicinošākais rakstot bērniem. Ko tu novēroji pats savā procesā? Ja mēs runājam par Meža meiteni Maiju, es domāju, ka tas bija tāds ļoti mierīgs process, jo, redz, es neesmu profesionāls rakstnieks, līdz ar to man nav nekādu termiņu, nekādu pienākumu, un es rakstīju to, ko gribēju, tad, kad gribēju, un bija noskaņojums. Tāpēc Meža meiteni Maija, es domāju, tapa ļoti viegli. Un jāatzīst, es tāpat ļoti nefokusējos uz auditoriju. Es pieņēmu, ka tā grāmata varētu patikt apmēram tādu vecumu bērniem, kā grāmatā ir aprakstīti, bet tā kā es neesmu profesionāls, tad droši vien arī tādas pārdomas neko nedotu, bet es arī nemēģināju tur. Tagad es radu darbu bērniem tur 5 līdz 10 gadu vecumu. Un tāpēc jāizvēlas šie vārdi. Jā, tieši tā. Un redz, pat tur, kur es rakstīju kaut kā negludi, tur ļoti, ļoti palīdzēja Inesa Zandera, kas ir ne tikai tā, kas man atbalstīja šajā procesā, bet arī grāmatas redaktori. Un tad tu vari redzēt, kā darbojas tiešām profesionāļi. Tā kā māksliniekiem ir tas smalkās krāsu izjūtas, kur tu brīžiem parasti cilvēks nesaproti, kā tur ieliek to krāsu un panāk vēlamo rezultātu. Tāpat Inesa strādā ar vārdiem. Viņa iedod tekstu, kur jau pats es lasīju vairākas reizes. Un jau mazliet apnicis un liekas, diez vai tas ir ko vērts, un tad Inesa paņem un nopulē to, un tu paskaties, nē, tīri jauka grāmata patiesībā. Un tas ir interesanti, ka arī šajā stāstā tu gan jau esi pieaugušais, bet arī tev ir bijis blakus šis cilvēks, kurš ir atbalsta punkts, iedrošinošais punkts, un varbūt tāds profesionāls, un tāds kā, iespējams, otrs pieaugušais, kas tevi redz no malas, un tavu darbu redz no malas, kas ir, kā tu teici, kas pietrūkst meitenei Gulbī. Un tas ir interesanti, ka mums arī kā pieaugušiem tomēr ir svarīgi, lai mēs kaut kur nepazaudējamies tajā pasaulē, un tomēr ir patīkamāk būt ar cilvēkiem, kuri mūs iedrošina un arī tā realistiski. Protams, jā. Es jau minēju, ka mani abi vecāki bija redaktori, un bērnībā, kad es rakstīju kaut ko arī tai pašai avīzē, ko es pieminēju, es ļoti sāpīgi uztvēru, ka mamma paņem visu izlabojumu. Man šķiet, tas vairs nav mans darbs, un es tur dusmās raudāju un prasīju, vai ir iespējams uzrakstīt tā, lai nekas nebūtu labojams. Un viņa teica, nē, ka tā uzrakstīt nevar, vienmēr atradīsies, ko izlabot. Bet tagad es esmu paaudzies, un tagad es profesionāls redaktors, un jo īpaši Inesi ļoti novērtēju, jo es esmu arī iemācījies paļauties uz speciālistiem, un es redzu, ka tas rezultāts tiešām ir daudz labāks nekā tad, ja es rakstu uz savu galvu. Protams, tur ir nianses, par ko mēs ar Inesu mazliet padiskutējam un paliekam pie tā, ka viņai ir taisnība visbiežāk, bet ir ļoti
tieši tā kā tu saki, ļoti labi just to speciālistu atbalstu. Par tev pašam arī darbs par zaļo pārnu puisi koru ir ar putnu galvenajā lomā, un šeit varbūt grāmatā galvenā varone ir meitene, bet grāmatas nosaukums ir Gulbis. Un šis te putna tēls grāmatās, un pirmkārt, kas ir tas, ko mēs varam varbūt par gulbi iemācīties šajā grāmatā, un ko mēs vispār kā cilvēki varam no putniem iemācīties? Uzdeva vairākus ļoti plašus jautājumus. Bet skaidrs, ka putni literatūrā ir klasisks tēls. Ir ļoti daudz putnu literatūrā. Es domāju, katram dzejniekam ir vismaz daži dzejoļi par putniem. Savi putni arī pie kā tu atgriezies. jā, tā kā putni ir, un putni jau visbiežāk ir simbols. Man kā ornitologam, protams, sirds silda tās grāmatas, kur es redzu, ka putni ir tiešām reāli putni, tā kā Ines Sanders putnu dzejoļu grāmatā, vai arī Regīnas ezers dažos darbos, kur tu redzi, ka putni tiešām ir konkrētie putni, nevis simbols. Šeit Gulbis ir vairāk simbols, un es nedomāju, ka mēs te ļoti daudz par Gulbi uzzinām. Mēs drīzāk redzam autora priekšstatus par Gulbi vai meitenes priekšstatus par Gulbi kā kaut ko pārdabisku, kas kaut kādā mērā pareģo nākotni, bet kā grāmata kopumā var būt arī samērā nežēlīgs. Tā kā Gulbis šeit ir simbols, bet ja mēs runājam par mācīšanos no putniem, tad man atbilde droši vien būtu daudz mazāk poētiska nekā tu no manis gaidi, tāpēc, ka no putniem mēs tiešām esam mācījušies dažādas ļoti praktiskas lietas. Mums, protams, putni aizrauja kā tur brīvības simbols un tā tālāk, bet tīpaši, ja mēs domājam par senākiem laikiem, tad varbūt man mūzikas vēsturnieki nepiekristu, bet es domāju, ka lielā mērā mūsu mūzika, mūsu dziesmas ir mācīšanās no putniem, un putnu dziesmu atdarinājumi ir arī mūsdienu mūzikā. Un tāpat arī dejas un citi rituāli. Reizēm tās dejas ir tik ļoti kā putnu riesta dejas un tērpi. Un tas, ka tur, ja tu gribi izrādīties, tev vajag būt krāšņam. Jo mēs esam zīdītāji, bet patiesībā mēs daudzējādā ziņā esam līdzīgāki putniem nekā citiem zīdītājiem. Mūsu komunikācijā ļoti liela nozīme ir skaņai, tāpat kā putniem. Mūsu komunikācijā liela nozīme ir izskatam. Ja mēs gribam piesaistīt pretējās puses uzmanību, tad mēs saģērbjamies smuki un skaļi iznesamies tieši tāpat kā putni. Un arī dažādas tehniskas lietas, arī dažādas ar lidošanu saistītas lietas. Teiksim, lidmašīna ir iedvesmojoties ne tikai no putniem, bet arī no kukaiņiem. Bet tās ir dažādas praktiskas lietas, arī spilveni un vispār apģērbi tā tālāk. Tā kā ir ļoti daudz lietu, ko mēs esam no putniem mācījušies arī tādā praktiskā, nevis ļoti poētiskā ziņā. Jā, man patīk tas, ka patiesībā sanāk, ka putni ir visur, un ne tikai Gulbī. Varbūt šeit vairāk kā tiešām tāds mītisks, metaforisks tēls, bet arī mūsu ikdienā. Un putni ir arī tavos darbos, tavā ikdienā. Un Viestur, teikšu tev lielu paldies par šo skaisto sarunu, un mēs par Gulbi vēl turpināsim. Mēs turpinām izzināt islandiešu autoru Gudberga Bergsona darbu Gulbis. Gulbis man tepat ir pie rokas, un man tepat pie rokas vai tieši priekšā ir arī brīnišķīgā rakstniece Andra Manfelda. Sveika, Andra, man prieks, ka esi savienojusies ar mums. Labvakar. Kā tev bija lasot Gulbi? Kas bija tās domas, kas norisinājās, kas notika tavā galvā? Pirmkārt, man ļoti patika, tāpēc, ka šī ir tā grāmata, kuras reiz var pateikt, ka tā ir literatūra, un tas ir tas, ko es meklēju grāmatās, ka ik pa laikam ir kāds teikums tāds, kas aizķer un ko gribās apdomāt un pat pasvītrot. Es grāmatās nesvītroju, bet es pat viņas dažas iekopēju, lai kādu piemēru varbūt vēlāk.
Un tas ir tas, kas man saista un patīk, un grāmata bija vērtīga, un paldies tāpēc izdevniecībai un tulkotājam un pašam autoram. Es gan saprotu, ka viņš jau vairs nav šeit, un es nebiju arī lasījis par Īslandes literatūru. Man tas bija ļoti vērtīgi. Mēs citās sarunās esam runājuši par īslandiešu literatūru, par to, ka viņai ir tāda specifiska ievirze un tāds tumšums un drūmums, kas patiesībā arī vispār Ziemeļvalstīm ir raksturīgs, šis Nordic noir. Kā tu jūties ar šo tādu mistiku? Jā, es arī sajūtu to ziemeļu garšu, bet man vēl vairāk arī fascinē tas, ka, piemēram, man te viens tāds piemērs, ko es arī izkopēju, to nolasīšu. Es arī sapratu to, ka tas ir stāsts par laukiem, kas man ir, par tādu lauku pasauli, kura ir jau, var teikt, ka aizgājusi, jo mums ir dators ienācis un viss kaut kāda globalizācija, un šī lauka pasaule nav, un es par savu bērnību arī daudz domājus, un es tur sajūtu tādu radniecību. Tā pašā laikā es nolasīšu vienu tādu mazu vietu, ko sapratu, ka, piemēram, latvieši tā nerakstītu. Es tā man ienāk galvā, piemēram. Es tā lasu. Tā, virs galvas būtu dzidras debesis, zils gaiss, skaistas puķas augtu bedres krastos. Es dzirdētu nepārtraukti patīkam putnu dziesmu, kamēr cīnītos, lai noturēties virs ūdens, cerībā, ka parādīsies kāds palīgs. Varbūt govis noietu garām, nostātos krastā, skatītos leju, sprauslātu, pļūtītu un dzertu ūdeni, un suņi jēru un aitas rīkotos tāpat. Kāpēc tu saki, ka latvieši tā nerakstītu? Vai vismaz, ka tev... Es nevarētu, lai gan man ienākt noteikti galvā, ka tās govs tur pļūtīt, bet es vienkārši, man tik tālu neaiziet, ka es varētu to uzrakstīt. Nevis, ka tas būtu kaut kāds apkaunojums, bet ka tur ir tā lirika un tas plašums, bet arī tāds baigais tiešums. Un man liekas, ka, ne jau kritizējot latviešu literatūru, bet man liekas, mēs kā tauta esam iemācīti būt, mēs gribam būt, tādi vairāk pieklājīgāki. Izskatīties labāk, un šeit man ļoti patika. Šī nebija vienīgā, bija daudz, ne ļoti daudz, bet tik pa laikam bija tāda diezgan tieša, ka es tā, un man tas likās, baigi forši. Vispār man liekas, ka grāmata ir par atvadām no viena laika uz citu, no pilsētas uz laukiem, no laikmeta uz citu laikmetu, un varbūt pat vēl plašāk no dzīves uz citu pasauli. Tāda ļoti tāda atvadīšanās grāmata, vai pāriešana no vienas tāda status citā status, gan ir smieklīgi, gan, bet Nē, es pilnīgi saprotu, kā tu to domā, un kaut kādā veidā tā ir atvadīšanās arī no tāda bērnības naivuma, varbūt. Kā tev šķiet, tas ir arī par to? Daļai es gan sapratu, ka meitene ir diezgan, mēs esam kaut kādu bērnus mēdzam ietert kaut kādos zaķīšu kostīmiņos domās un tādas kaut kādas stārasts biksītēs, bet citkārt bērni, kā jau arī zinām, viņi mēdz būt nežēlīgi, viņi mēdz zakt, bet tā ir tad personības tapšana, un viņi mēdz iztauties tumšas lietas, gribēt viņas tai pašā laikā arī pat nesaprotot, ka tās ir tumšas, un tur tas tā ļoti labi gāja cauri, plakam tik parādīts. Nepasaka, ka tas bērns ir slikts, vienkārši viņš aug, viņā notiek kaut kāda kustība milzīga, jā, un tāpēc tā... Zini, tu pati esi savos darbos pieskārusies tādām tumšām tēmām, par tēmām, par kurām līdz kādam laikam varbūt netika atklāti runāja, un es runāju par adatu, kas ļoti daudziem rezonēja. Kā tev šķiet, kāpēc tev pašai ir svarīgi runāt, rakstīt atklāti, un kāpēc tas vispār ir svarīgi literatūrā?
Neatklāti jau nav jēgas, tad tērēt laiku vai tur vienkārši kaut ko. Tas būtu tā kā apmēram, ka ir māksla, lietišķā māksla. Es negribu pazemināt lietišķo mākslu, ja? Bet ir tāda, varbūt ir kaut kāda literatūra, piemēram, izklaides mērķiem un tādu. Es negribu viņu tagad nopelt un noniecināt, bet tā man tā nav literatūra. Piemēram, šeit izlasi to grāmatu, viņa tev paliek, viņa tev tādā akmenī iecērtās, un tu vienmēr viņu atcerēsies pēc kaut kāds tā visu kopumu. Man ļoti patīk tas, ka ir tāda atmosfēra. Man pašai arī patīk, ka tu jūti atmosfēru un to telpiskumu tādu. Un ir tāds valodas plūdums, kuru pat govs pļūtīšana neiztraucē, bet ka tas tāds. Un interesanti, ka tik daudz nemaz tur nebija tie apraksti par dabu. Viņi jau bija šādi un tad. Bet man ir tāds sajūta, ka es esmu pabijusi Islandē. Tiešām. Jā, es pilnīgi tevi saprotu, un patiesībā to arī gribēju tev vaicāt, vai tev izdevās paciemoties pāri jūrām un doties uz Ziemeļzemi, jo es arī sajūtu šo te dabas pieskārienu un ir interesanti domāt par dabu, ņemot vērā, ka arī šeit Latvijā tā ir tik, manuprāt, svarīga latvietim vispārīgi, jo gal galā mēs paši esam daļa no dabas, un varbūt arī tāpēc kaut kur šī grāmata vēl īpašāk iespiežas atmiņā, tāpēc, ka uzrunā to dabas cilvēku mūsos. Jā, Latvijā katram iekšā ir tāda viena sēta, man šķiet, ka arī tiem, kas dzīvo Rīgā, viņi neko pārāk tālu nav tikuši no tā, ka daba ir svarīga. Citam vairāk, mazāk, bet jā, ir. Vienīgais, kas man likās par grāmatu, man jau tā arī tas netika pasniegts, šeku tā pusauģu literatūra. Es to nevarētu tā pateikt, ka tā būtu bērnu literatūra nekādā veidā. Bet, tad jautājums, kā te ir bērns šausmīgi ātri attīstās tas, kurš lasa. Es arī, 12 gados lasīju, man šķiet, ka viss Žils Vernis, tas jau sen bija noiets etaps, bet tad jau pārcēlos uz Remarku, ka tas bija lasīts jau pie Dostojevska jau ķēros, un tas notika ļoti ātri. Tā kā es tur baigi nevaru iedalīt, ka, lūk, tagad tā ir pieņēmts, lai būtu kaut kāds orientīrs līdz 6 gadiem, no 9 līdz 12, no 12 līdz 15. Man šķiet, ka tā ir diezgan gudra cilvēka grāmata, un viņš, protams, var būt arī 12 gadīgs, bet diez vai mazāk, es tā domāju. Bet tieši es domāju par tevi un bērnu literatūru, jo pirmkārt, tu esi saņēmis vairākus apbalvojumus, bet tieši par grāmatu bērniem, kurš no mums lidos, tu esi saņēmis arī Laligabas balvu. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tas bija vai kā notika šī tava savienošanās ar bērnu literatūru. Ja tu pati tikko arī saki, ka varbūt nevajag likt tādās kastītēs tur līdz 6 gadiem, līdz kaut kādam vecumam, bet kā notika šis te saslēgšanās? Man liekas, ka es tur neesmu bērnu rakstnieks, es tikai mācos, tikai mēģinu, un šo to es izdarīju. Varbūt daļai tas ir tāpēc, ka bērns manī vēl ir dzīvs, un man pašai ir savi bērni. Un tas tiešām tas karos stāsts veidojas vairākus gadus, sākot ar to, ka es meitai stāstīju par betonu cilvēku pasaku, un viņa pamazām auga un izveidojas. Viņa tiešām bija tā kā uzcelta māja, tāda gadus 5 vismaz es viņu domāju, veidoju, un tad viņai vajadzēja tā rasties. Bet šis nodalījums ir ļoti, ļoti tāds grūts, jo ja mēs palasām Tūvu Jansonu un Astrīdu Lindgreni tagad ar savām acīm šobrīd, tur ir arī ļoti daudz tādu teikumu, ko tagad nemaz 8-gadīgam
tādam tipiskas bērnu grāmatas, tāda nemaz tur nav. To Jansonē tik skaisti ir pa jūru rakstīts, ka es tagad lasu, bet mans bērns to varbūt palaiž garām, kur es tādas dzīviski jūras apraksti. Un par šo grāmatu arī man pat sagribējās, es sen esmu lasījis Brāļa Lauvas sirds izlasīt, man liekas, tur bija kaut kāds līdzīgs. Bet bērnībā es lasīju Brāļa Lauvas sirds, un es lasīju kaut ko citu. Jā, tas man liekas ir tas interesantais ar šādu veidu literatūru, ka tu vari lasīt dažādos laikos un pārlasīt un ieraudzīt kaut ko citu. Sevišķi, tas notiek ar tādu lielāku laika atstatumu. Un iespējams, ja mēs lasītu Gulbi meitenes vecumā, būtu citādāk. Un tagad mēs lasām un ieraugām kaut ko pavisam citu. Un abas divas panojam par valodu un aprakstiem un drūmo Islandi. Varbūt noslēdzot mūsu sarunu, kāpēc tev ir svarīgi lasīt aizvien vēl joprojām katru dienu? Es pieļauju, ka tu lasi katru dienu kā rakstniece, bet varbūt ne. Diemžēl nē, jo vieglāk ir kaut kādu filmu pasīties, vai kaut ko vēl padarīt pa starpam, un tas ir tāds vieglāks veids, bet šādi tad es izlasu, un es jau tā drusku pārmetu, ka es lasu pa maz. Ir brīži arī tie, kad es intensīvi rakstu, tad es arī nevaru lasīt, bet šādas grāmatas, kad izlasu, tad katru reizi, kad es izlasu tādu līdzīgu grāmatu kā Gulbi, tad es domāju, nē, tagad es vairāk lasīšu, tad es biežāk lasīšu, tad es lasīšu daudz. Jo tas ir, neviena kaut kāda filma, vai kas to nevar iedot to, ko tu saņem izlasot to grāmatu, jo tas sāks strādāt, es nezinu, galvā kaut kādas šūnas. Un kad man parasti ir arī tā, ka es izlasu labu grāmatu, es domāju, es arī tā gribu. Jā, un kad izlasu tādu, kur man ir, piemēram, patīk tēma, bet man diezgan nepatīk, ka uzrakstīs, tad es domāju, es uzrakstīšu labāk. Tad es arī, tas ir tāda muskuļu tā kā uzkačāšana pirms maratona, varētu teikt. Pirms rakstīšanas ir tiešām, kad ir kaut kādi ceļš klusāk periodi, no vienas grāmatas uz otru, tad es arī obligāti palasu tā iedvesmai. Un citreiz man gribās līdzināties, bet es sāku darīt, un man sanāk pilnīgi kaut kas cits. Tad es no Gulbi varētu arī kaut ko pašpikot, es tā domāju. Tā uzdrīkstināšanas tādu tiešumu, jo man liekas, ka man arī piemīt tas, ka man gribās labāk izskatīties. Bet tas literatūrā nav vajadzīgs. Jo precīzāk un godīgāk, jo labāk. Jo arī var trāpīt tam otram tajā pusē. Un arī cik tas ir brīnišķīgi, šo grāmatu ir uzrakstīta, es sapratu, viņa 91. gadā iznāca Islandē. Bet tagad es esmu cilvēks, kurš ir priecīgs par šo izlasīto, bet kamēr rakstnieks rakstīja, viņam jau neienāca prātā, kad pēc gadiem, cik jau ārprāts 35, būs kāds dombiedrs vēl. Un tāpēc grāmatas ir, viņas pašam rakstniekam ir diezgan grūti varbūt, jo tad, ko tu uzraksti, tu domā, gribi to atgriezenisko saiti, bet viņi ir tādā lielā noslēpumā, viņi varbūt atnākt arī, tā kā tu nezini, un pēc daudziem gadiem. Šis ir tāds vēl viens brīdis, kad var atgādināt, ja patika kāda grāmata, varbūt var uzrakstīt vai no atsauksmi, vai pateikt labu vārdu, ja satiek to autoru, vai varbūt atrast Facebookā, es nezinu. Bet tas, ko es vēlos tev teikt, Andra, milzīgs paldies par tavu ieskatu un ka atradu laiku satikties ar Gulbi, un es ceru, ka mēs tiksimies citos grāmatas stāstos.